Esi sveicināts ilgadnieks grāmatā, ilgadnieks nodaļā, kur saucās no stāvokļa negribu dzīvot uz stāvokli gribu dzīvot. Šajā grāmatā mēs pieskaramies praktikai, kura stāsta par to, ka mums ik pa laikam katram vajadzētu sev atgādināt īsas frāzes, kuras ceļ mūsu pašapziņu ārā no depresīva stāvokļa, no depresīva noskaņojuma, no pelēcības, no drūmuma, lai ieliktu mūs pozitīvismā. Un grāmatā mēs pieskaramies frāzēm, kuras skan sekojoši. Es gribu dzīvot, man patīk dzīvot uz zemes, dzīves jēga ir dzīves jēgā, es esmu laimīgs, es esmu mīlestība. Šeit ļoti būtiski ir saprast, ka šī praktika balstās uz sevis pārliecināšanu, tāpēc mēs ņemam talkā vienu no šīm frāzēm un burtiski apbruņojamies ar pacietību aptuveni 30 minūtes, ja vairāk ļoti labi, ja mazāk viss kārtībā, bet cenšamies pieturēties 30-40 minūtes un burtiski pie sevis visu laiku sakam: es esmu mīlestība, 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 es esmu mīlestība. Tādā veidā mēs sevi pārliecinām un pamazām mūsos sāk mainīties programma, kad mēs neesam depresīvi cilvēki, mēs esam mīlestības cilvēki, jo mēs esam mīlestība. Tāpatās ņem talkā arī citas frāzes. Citu dienu paņem citu frāzi, kā piemēram, man patīk dzīvot uz zemes, man patīk dzīvot uz zemes, man patīk dzīvot uz zemes, un skaiti pie sevis visu laiku, lai visas tavas šūnas, tava dvēsele, tava sirds, tavs prāts sāk noskaņoties to, ka tev patīk dzīvot uz zemes. Tāpatās arī es esmu laimīgs. Es gribu dzīvot, es gribu dzīvot, es gribu dzīvot, es gribu dzīvot, es esmu laimīgs, es esmu laimīgs, es esmu mīlestība, es esmu mīlestība. Dzīves jēga ir dzīves jēgā, pati dzīvošana ir dzīves jēga. Es dzīvoju citu cilvēku dēļ, man ir jādzīvo, lai viņiem palīdzētu. Es dzīvoju citu cilvēku dēļ, man ir jādzīvo, lai viņiem palīdzētu. Es gribu dzīvot, man patīk dzīvot uz zemes. Skaiti pie sevis šo te visu laiku. Šīs te 30, 45 minūtes. Dari to ne tikai vienu dienu, bet ik pa laikam. Dari to regulāri, un tu redzēsi, kā sāc mainīties tu, kā sāk mainīties tava iekšējā programma, kā sāk mainīties tavi apkārtējie apstākļi. Ar šo es gribēju teikt to, ka dzeltenajā grāmatā mēs izskatām šo praktiku, un viņu ir svarīgi atkārtot regulāri. Ilgi, tik tad viņa nosēžas mūsos. Veiksmi tev darbā!